Sveicināti atkal! Šobrīd mēs nodarbosimies ar jūmulas uzinstalēšanu, bet pa priekšu sagatavosimies darbam. Izveidosim šādu mapīti uz darba galda ar teksta dokumentu. Mans saits login. Tas nav obligāti, jūs to variet pierakstīt kaut kur uz burtnīcā savā vai kur, bet pierakstīt vajag. Es viņu sagatavoju uz akelpada. Svarīga lieta, ja jūs to dariet latviešu valodā, tad viņi ir jāsaglabā kā UTF-8. Tas tāpēc, lai uzrādītos garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Tā kā man jau viņš ir izveidots, es viņu vienkārši aizvēršu pagaidām. Un dosimies uz mums jau zināmo, teiksim tā, localhostu. Jāspiež ir šis localhost tools php myadmin. Šeit mums ir jārada datubāze. Jārada ir lietotājs, jāpiešķir privilēģijas. Rīcība ir sekojoša. Šeit mēs ierakstam sava saita nosaukumu vai savas datubāzes nosaukumu. To var darīt, veikt tādā pašā nosaukumā, kāds būs jūsu saits. Variet izvēlēties citu nosaukumu. Es rakstīšu vienkārši mans saits. Un spiežam šo kreāt. Esam radījuši datubāzi. Kas mums ir nākošais, kas jādara? Nākošais mēs spiežam uz šo mājiņu, mēs nokļūstam apakaļ, mums ir jāpiešķir privilēģijas. Jāizveido lietotājs. Spiežam. Šeit mēs redzam šādu jautājumu. Uzrādīt jaunu lietotāju. Mēs viņu radīsim. Spiežam šeit. Lietotāju vārdu es rakstīšu tādu pašu, mans saits. Izvēlamies hostu, izvēlamies localhostu. Šeit mums jāievada ir parole. Paroli es rakstīšu vienkārši, jūs varat radīt sarežģītāku paroli. Un, ja jūs to darīsiet lielajā serverī, kur jūs esat nopirkuši, jums jāuzliek ir sarežģītāka parola. Es rakstīšu 1, 2, 3, 4, 5. Šeit atkārtošu. Šeit es piešķiršu privilēģijas. Privilēģijas piešķiršu visiem. Un šeit mēs spiežam aiziet. Pierakstīšu localhostā datubāzes nosaukumu, lietotāju vārdu un paroli. Manā gadījumā tas bija mans saits. Šeit parole bija 1, 2, 3, 4, 5. Uzspiežu uz saglabāt. Man viņš ir saglabāts. Šeit tā kā būtu viss. Kas mums ir nākošais solis? Nākošais solis mums ir uzinstalēt jūmlu. Drošības gadījumam var restartēt. Šeit spiežam. Izvēlamies atkal lokālo disku Z.
ejam uz mapīti Home. Šeit mēs radām mapi ar savu saita nosaukumu. Mans saits būs mans nosaukums. Jums būs tāds, kādu jūs izvēlēsieties, un tādu jūs varēsiet arī ievadīt. Tā būs jūsu izvēle. Šeit mēs atkal, ja jūs saprotat, iegāju savā mans saits mapē, tur man nekā nav. Šeit jārada vēl viena mape ar 3W nosaukumu. Un šī mapē mums vajag ievietot Joomlas pakotni. Tā mēs izdarīsim. Šeit es esmu sagatavojis Joomla 1.5.2.3. Joomlas ir vairāk nekā tikai viena. Ir arī Joomla 1.6, Joomla 1.7, Joomla 2.5, pat jaunākās Joomlas. Es viņu vienkārši nokopēšu. Šis man patreiz nevajag. Un ievietošu šeit. Šis ir, ja var redzēt, zip fails. Joomlā strādā ar zip failiem. Tagad mums ir svarīgi viņu atarhivēt tieši šeit. Atarhivējam. Spiediet uz Extract Here, jo mums ir nepieciešami tieši šie faili, nevis kāda mapīte ar failiem. Gaidām, drīz viņš atarhivēsies. Tā, viss ir atarhivējies, atrodam savu zip failu, un mēs viņu vienkārši izdzēšam, jo viņš mums tur nav vajadzīgs vairs, viņš savu darbu ir izdarījis. Tagad šo mēs nolaižam lejā, restartējam Denveri, cik mēs esam ievietojuši jaunus failus. Daram tālāk. Izvēlēšos Firefox, man viņš labāk patīk par IA browseru pārlūku programmu. Šeit mēs mapē vēlreiz atvērsim, atšķirsim atpakaļ, vēlreiz atpakaļ, nokopēsim nosaukumu, savu saita nosaukumu. Šis ir mūsu saita nosaukums, un viņam internetu pārlūkā vajadzētu arī tādam izskatīties, tikai mūsu gadījumā mēs neliekam ne net, ne LV, neturpinam nosaukumu ar punkts, un turpinājumā net vai LV vai com vai vēl kādu. Jo mums tas ir uz lokālā hosta, un ar internetu tur nav kādas saistības, jo patreiz jums var viņš arī būt galīgi atslēgts no interneta, bet internetu pārlūku programma ar šo strādās tāpat kā no interneta. Un bez www, bez nekā nosaukums, vienkārši nosaukums. Mēs viņu nokopēsim. Un mēs atkal nolaižam lejā. Ielīmējam. Meklējam mans saits. Jā, mēs nokrūstam Joomlas instalācijas vietnē vai panelī. Pēc noklusējuma mums ir uzstādījies latviešu valodā. Tas ir atkarīgs no tā, kādā valodā jums ir
pārlūk programmu. Ja jums viņa būs krievu valodā, šeit atvērsies krievu valodā, un tad jūs variet uzspiest uz LV, vai arī uz kādu, kas jums ir vajadzīga valoda. Tātad turpinam. Šeit mums viss notiek. Spiežam turpināt. Šie ir noteikumi, tos jūs varat izlasīt. Turpināt. Un šeit mēs nokļūstam pie tiem pierakstiem, kurus mēs veicām, radot datubāzi un lietotāju vārdu un paroli. Tad mēs atveram šo, teiksim, un skatāmies. Šeit man ir nosaukumi mans saits, mans lietotāju vārds arī ir mans saits, un 1, 2, 3, 4, 5. To es tā kā atceros no galvas, jo tas ir ļoti vienkārši. Datubāzes resurses dators. Mēs visbiežāk lietojam localhost, tad mēs arī iekopējam vārdu localhost. Kopēt, ielīmēt, lietotāju vārds ir mans saits, paroli ir 1, 2, 3, 4, 5, datubāzes nosaukums mans saits. Šo ir svarīgi, šīs ir perfekts tabulas, nosaukumi, mēs viņu pamainīsim. Tas ir tā kā domāts drošībai, bet, cik tas mūs paglābs no hakeriem, es nezinu, bet izmainīt var. Es vienkārši šādi, site, jūs sarežģītāku nosaukumu variet uzstādīt. Un turpinam. Šeit mēs neko neuzstādam. Šeit mēs varam vietnes nosaukumu. Tas figurēs vārds kā vietnes nosaukums. Es rakstīšu cepums, jūs rakstiet kādu jūs izvēlaties savu vietnes nosaukumu. E-pasts, jūsu e-pasts. Un šeit mēs atkal nokļūstam pie savu teksta redaktoru, kur mēs pierakstam gan lietotāju vārdu, gan paroli. Lietotāju vārds jumlā 5 iet automātiski admin. Un es viņu turpmāk arī nemainīšu, bet es jums parādīšu, kur viņu var apmainīt, savu lietotāju vārdu. Parolis uzrakstīšu Gaziks 32. Nezinu. Tā izvēlējos vienkārši. Bet parolis var būt arī. Kas tur? Nokopēšu. Divreiz atkārtošu. Ielīmēt. Šo es saglabāšu, ja es esmu tā pierakstījis. Dokuments saglabāts. Šeit mēs neko nelādēsim augšā. Kas nevajag. Rakstam turpināt. Nav instalēti, negribam mēs viss. Šeit ir uzraksts, ievērojiet pēc instalācijas izdzēst install direktoriju. Darbu nevarēs turpināt, kamēr instalācijas direktorija nebūs dzēsta. Šī ir jumla drošības funkcija, kur mēs varam atrast šo direktoriju. Mēs ejam atkal uz savu. Varbūt iziesim no paša sākuma, lai varētu atcerēties labāk. Spiežam uz kompjūteri, lokālo disku Z, mapīte home, mans saits, manā gadījumā jūsu gadījumā jūsu saita nosaukums, mapītē www, mēs meklējam. Šī ir tā mapīte. Mēs viņu iezīmējam un
redzēšanu. Jā. Un lapītes vairs nav. Tas darbiņš ir izdarīts. Mēs turpinam savu darbu. Ejam uz vietnes administrāciju. Šeit mēs nokļūstam ielogošanās formā. Mums ir pierakstīts gan šis ir lietotāja vārds, un šis tad būs no parole. Es viņu nokopēšu, lai man nebūtu jāraksta. Ielīmēt, un šeit mēs ierakstīsim admin. Un lūdzu, mēs esam savā jumlā. Es esmu savā jumlā cepums, jūs droši vien kādā cita nosaukumā vietnē. Šeit mēs redzam, ka mums viss ir angļu valodā. Mums jumla ir iztulkota. Iztulkojuši ir Latvijas jumlas komanda. Par to viņiem paldies. To var atrast internetā. Variet ar Google aiziet uz jumla LV. Tur jūs atradīsiet gan pakotnes, gan dažādas jaunas lietas, kuras piedāvā Latvijas jumlas komanda. Ļoti noderīgs saits, daudz var uzzināt. Spiežam pārlūkot. Šī ir mana latviešu valodas pakotne. Es viņu atvēršu, ielādēšu un instalēšu. Pēc kādu mirklīšu viņš parādīs, ka ir ieinstalēts. Jā. Veiksmi, soces nozīmē veiksmi. Latviešu valodu mēs varēsim uzstādīt šeit, valodas menedžerī. Jā. Lūk, autors tulkojuma, Edgars Piruška. Par to mēs viņam esam visi paldies parādā. Iestādām latviešu valodu kā noklusēto. Šeit mēs esam iestādījuši. Tad bija saita latviešu tulkojums, un mums jāaiziet uz administrācijas paneļu iztulkošanu. Nospiežam šeit. Iestādām kā noklusētu. Jā, mums viss parādās latviešu valodā. Viss. Šeit mēs esam darbu pabeiguši valodas iestatījumos. Iziesim par šiem īsi un ātri. Cik vien tas ātri ir vietne. Šis ir vadības panelis, kurā mēs nokļūstam automātiski. Lietotāju pārvalde. Šeit mums uzrādās cilvēki, kas ir piereģistrējušies mūsu saitā, un arī pats saita administrators, tā kā jūs vai es. Attēlu pārvalde. Šeit mums parādās mapes, kādas mums ir mūsu saitā. Mēs viņus varam redzēt šeit. Tur parādīšu. Mēs pie viņām uz lokālā hostinga mēs tiekam klāt šeit pa taisno. Bet lielajā serverī tas ir savādāk mazliet. Mēs varam veikt savus izmaiņas šeit. Mēs iesim mans saits, www. Šeit ir, meklēsim rekomēdija, jā. Šīs direktorijas, viss atrodās šeit. Kur ir e-mails, viss šeit atrodās. Tas pats ir ar pārējiem, ja? Mēs varam no šīs pārlūku visu atrast. Šeit mums komponenti, šeit mums bildes, šeit mums valoda, šeit mums veidnes, ir veidnes, kādas izskatās mūsu saits, šeit ir spraudņi, šeit ir moduļi. Par katriem vajadzētu runāt atsevišķi. Tāpēc tāda virspusēja informācija, kur kas atrodās. Vietnes konfigurācija. Šeit par vietnes uzstādījumiem.
Par šo sadaļu vajadzētu runāt atsevišķi. Šis ir mūsu teksta redaktors. Šeit ir vietas metaapraksts. Kas ir metaapraksts? Metaapraksts ir saita saturam kodols. Īs apraksts. Dažos vārdos, kāds ir jūsu saita kodols. Šeit ir metavietnes atslēgvārdi, pēc kuriem tad vadās meklētāji programmas, meklē kādus vārdus, populārus. Ja kāds meklē jūs līdzīgus vārdus, ir iespēja, ka Google izmetīs tieši jūsu saitu. Sistēma. Šeit īpaši nekāds izmaiņas nevajadzētu. Vietnes panelis atslēdzās, ja jūs esat bezdarbībā 15 minūtēs. Šeit tā īsumā vairs neko. Tie ir FTP iestatījumi. Tādi ir nepieciešami kā FileZilla un vēl. Droši vien var strādāt attāli. Izvēļu pārvalde. Mums ir automātiski radīta maina menu. Mēs viņu varam uzrakstīt, nosaukt savādāk. Mēs viņu varam nosaukt par izvēlne, mana izvēlne. Liksim priekšā lielo pultu. Saglabāt un aizvērt. Izvēļņu pārvaldē mēs varam radīt savus izvēles punktus, kurus mēs redzam, kā lai jums pasaka, jebkurā saitā mēs varam izvēlēties, uz kuras lapas mēs aizējam. Par to mēs varētu runāt atsevišķi. Šeit ir home, varētu nosaukt viņu pa sākums. To es nedarīšu, tas ievilksies garumā. Šeit ir rakstu pārvalde. Šeit mēs rakstu pārvaldē radam rakstus, kurus mēs gribam parādīt. Rakstu papīrgros ir vieta, kur mēs izmetam rakstus, kurus mēs nelietojam, bet mēs varam ar viņus arī atjaunot no rakstu papīrgros, ja mums tas ir vajadzīgs. Sekcija pārvalde un kategorija pārvalde. Šīs arī ļoti svarīgas lietas ir. Un sākuma lapas pārvalde. Komponenti. Komponenti ir paplašinājumi, tāds lielāks kopums, kur var uzstādīt paplašinājumu, kādi viņi parādās mūsu lapas pusēs, un arī ir komponenti, kuri tieši ir uz vadības paneļa. Par to arī ir atsevišķi jārunā. Instalēt, atinstalēt, mēs tikko instalējām latviešu valodu, darbībā jūs redzējāt. Moduļu pārvalde, tas ir tāds netik liels paplašinājums kā komponents, bet arī ir kaut kāds funkciju kopums, kurš gan var attiekties gan uz lapas attainošanu pārlūkā, gan uz vietnes, gan arī uz administrācijas paneļi. Mums praudņiem ir tieši tas pats, bet tās ir mazākas tādas mazākas, kā saka, lietas. Veidņu pārvalde. Veidņu pārvaldē mēs ienākam, ja? Redzam, mums šeit ir uzstādītas vairākas veidnes, kuras mēs varētu uzlikt. Tāds, šis būtu tā, 3 veidnītes, kuras mēs varam redzēt, ja mēs paskatāmies priekšapskatīt. Šī ir, šo mēs redzam, ka viņa ir šī veidne. Par veidnēm arī ir daudz, ko varētu runāt. Jūs jautāsiet, kāpēc viņš tāds nepilnīgs un tāds sarāvies un tāds tā kā balons, kurā nav iepūsts gaiss. Tas ir tāpēc, ka mēs neesam uzstādījuši neko. Mums viņš ir tukšs, nullīte. Mūsu saits ir galīgi tukšs. Mēs neesam iedarbinājuši nevienu modulu, nevienu spraudni, nevienu komponentu.
mums nav arī šīs izvēles nekādas. Šī izvēle ir, kur viņa automātiski tāda ir uzstādīta, un viņa mums arī ir. Bet par izvēlēm ir jārunā atsevišķi. Viss tomēr sākās ar rakstu ievietošanu, kategoriju un sekciju izveidošanu. Tas ir atsevišķs stāsts. Tur vajadzētu pievērsties katram šim punktam atsevišķi, un to mēs nevaram izdarīt vienā reizē. Tāpēc ar šo es beigšu. Ja jums ir vēlmes, jūs lieciet komentārus, mēs turpināsim par katru no šiem punktiem un izveidosim kādu saitu. Pagaidām arī viss. Es spiedīšu atslēgties. Atslēgšos arī tūlīt pats. Šis ir tas, ko mēs esam radījuši par šo neilgo laiku posmu. Tad pagaidām arī viss. Šo es esmu saglabājis. Jums vajadzētu būt tādai pašai mapītei vai pierakstiem kaut kur. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka tiksimies vēl.